Čau, labvakar! Te Baiba, podkāsts Attiecības ar dzīvi. Šodien pie manis ir kāds ļoti interesants cilvēks. Es esmu satraukti priecīga. Cilvēks ar milzīgu teātra un televīzijas skatuves pieredzi, kopā tā es varētu nosaukt. Cilvēks, kuram ļoti patīk ceļot, brīnišķīgs sarunu biedrs, humorists, es pat teiktu. Negribu lietot vārdu komiķis. Brīnišķīgs aktieris un galvenais ēngurnieks. Labvakar, Jāni! Labvakar! Man ir ļoti prieks, ka tu atnāci pie mums un piekriti šai skaistai sarunai. Paldies par komplimentiem. Es esmu pirmo reizi Ēngurē paņemts uz interviju. Ēngurē nekad man neviens nav intervējis, jo es godīgi sakot arī pārāk uzstājies, neesmu Ēngurē. Dzīvoju šeit jau laikam 50 gadu jau. 50. Jā, man taču ar sieviņu kopā 50 gadu kopā nodzīvot. Super, un tagad es tieši gribēju prasīt, stāsti mums visiem, kā tu nokļuvi Ēngurē un kā tev tik veiksmīgi ir izdevies paslēpties no tā, lai mēs tevi aicinātu uz skatuves biežāk tieši Ēngurē, jo, kā jau es tev atzinos, es daudzus gadus arī nezināju. Es kaut kur zināju, bet ne tā pilnīgi. Nu tad pastāsti mums. Es neesmu ēngurnieks, es esmu tīrais rīdzenieks, godīgi sakot, un ieprecējies tikai Ēngurē. Man ir forša sieviņa, Dagnija, ko arī visi zina, no Egļu dinastijas Egle. Jā, un es viņu laikam tad tā iznāca man viņa nocirst, jā, un tad Ziemassvētkiem tu tā izdekorēt un forši Ēngurē, bet mani neredz tāpēc, ka man ir bijis ļoti daudz darba, ļoti daudz koncertu, izrāžu, nav Latvijā tāda kultūras nama, tā sākās plātīšanās. Jā, plāties, droši. Nav tāda kultūras nama, kuras Latvijā nebūtu bijis. Un pat vairākas reizes, ja. Bet man bijuši forši partneri, un pats pirmais un mūžīgais ir bijis Dainis Porgans, ar kuru izrādās, es uzzināju, kas ir transvestīts. Mēs esam vecākie pirmie Latvijas transvestīti, jo mēs pirmie sākām nesāt kleitas uz skatuves. Un skatuves, jā, bet tā nebija ākstīšanās, bet mēs par īstas kārtīgas dāmītes, kundzītes, ja, tā kā pilnas estrādes, smējās, auroja, bauroja vienmēr, un kundzītes ar pirmās 3, 4, 5 rindas sēž tādām pašām kundzītēm, viena otrai bikste, reku, tas pa tevi, paskaties, tu taču tāpat dari arī, forši, Jūs bijāt uzķēruši to foršo latviešu humoru, kad pasmējamies paši par sevi un trāpījāt desmitniekā. Jā, un latviešiem jau nepatīk smieties par sevi. Man, tā kā es teicu, man patīk ceļot, un es sapratu to, ka pati gudrākā tauta, viedākā, tie ir latvieši. Jo viņi vienmēr zina, visu zina, kā vajag, kā nevajag, kā ir pareizi, kā kas, un tā kā tu pat teici, nāc, tad izdari, uz skatuves. Jā, es tā vienmēr saku. Tad ej vadi to valsti, jo visi zina, kā vajag, bet neviens jau negrib. Ja, un tad, kā viņa vada, kā tas viss nepareizi, tas stulbiņi tad, ja, nolamāt, noniecināt, tā ir mūsu... Kaut kāds smeķis, vai ne? Tas ir mums rakstura īpašība tāda, ja, bet palīdzēt, saķerties kopā. Cik tu aizbrauc vienalga, kur pasaulē, vienalga, vai uz Turciju, vai es nezinu par kurortiem, bet kur tā par kopienām. Cilvēki dzīvo kopienās. Latvieši nekur nedzīvo kopienās, ārpus Latvijas, ja. Ārmēņi, gruzīni, visi turās kaut kur kopā. Es esmu izbraukājis Ameriku, esmu bijis 6 reizes Amerikā, uzstājies ar izrādēm, ka latvieši brauc uz koncertiem pēc 30, 50, 150 kilometriem, kad tikai prom viens no otru, jo tālāk, jo labāk. Un tad, kad atbrauc, un tad čau, tad tiksimies atkal nākamgad kaut kad, ja. Bet tā, tu redz, tās citas tautas var aiziet viens pie otru pieklauvēt, jebkurā nakts laikā, iedot sāli, iedot padzerties, iedot to viens otru stāv.
Latvieši, nepārtraukšu. Nē, viss ir kārtībā, man ļoti patīk šis domgājiens, bet mēs jau pirms tam iesākām runāt, arī man ļoti patīk ceļot, mēs arī ceļojam, un tur ir tā sāls, ka mēs mācamies. Mēs ieraugam, teiksim, ceļotāji, tie, kas vāc pieredzi, un nu jau mēs esam arī ieguvuši, un mēs nesam, kā es vienmēr saku, es kaut ko paskatos un nesu mājās to ideju. Jā. Un savā kopienā, nu jau tas ir modernais vārds, arī mēs kaut vai caur šādām sarunām, mēs audzējam šo savas kopienas kultūru un varbūt nedaudz norādam to virzienu arī no skatuves, kurā mums kā tautai ir jādodās. Būt kopā, turēties kopā, naktī pieklauvēt pēc sāls, pie kaimiņu, ka tas ir tikai normāli un tas būtu mūsu spēks jau tālāk, vai ne? Nu jā, diemžēl mēs tikai esam kopā smagos brīžos šeit, Latvijā. Tā kā ir grūti, tā kā ir smagi, tad mēs visi ņemam traktorus, tad brauksim, jā. Bet, kad ir labi, vēderiņš izgās, tās viss tāds vaigi pilni, sarkani, tā, lai viņš iet, un es taču neiešu, tas jau bojāt nervis, ākstīties, jā. Bet nē, kaut kā jāaudzē, mums tā āda ir, mums ir jāsaprot tiem cilvēkiem, vai ne, kas būs uz skatuves, kas esam uz skatuves, ka kaut kāds piemērs mēs arī bišķiņi esam, vai ne? Un tad tāpēc šis mans teikums pirms sarunas, ko es ieminējos, tiem pašiem lielākajiem kritiķiem, es vienmēr paeju nost un saku, brīva vieta jūsu reklāmai. Tātad skatuvei, ja tu māki labāk, ja tu spēj labāk, kā šis konkrētais aktieris, konkrētais cilvēks vai dejotājs, lūdzu, jūsu uznāciens. Vai ne? Un tiklīdz atkal izskan šis piedāvājums, tad jau tā kritika drusciņa apklust. Varbūt šodien tā kritika ir tik daudz pieejama, sociālie tīkli, mēdī, nikneimi, kur tu paslēpies un izgāzi savu žulti. Vai ne? Bet tā dabā uz ielas, jāsaka jau tie labie vārdi. Nu, jā. Ar labu. Jāni, bet jūs bijāt ar Daini? Tu biji, jā. Labi, tu biji brīnišķīgs tandems ar Dainu Porgantu. Vienkārši tāds, ka es no bērnības atceros, mēs bijām pielipuši pie televizora, kur mēs spējām to visu redzēt, ja? Un mums ļoti patika. Tā sarīvēšanās jums notika uzreiz, jūs uzķērāt viens otru to humoru, vai tas nāca jau jūs taustījāties, kas labāk, kas nē? Nē, mums laimējās tā, ka mēs stājāmies teātra fakultātē, jo viņš arī stājās, un viņš stājās Nacionālajā teātrī un iestājās, un tieši tajā pašā brīdī, es saku, iestājās Dailes teātra 7. studijā, jā, bet kopā mācības bija kopā konservatorijā, jā, mēs bijām vienā auditorijā. Un tad mēs kaut kā, kā jau, jaunība. Pēdējie 11 gadi, āliņš, kaut kur jūramala, āliņš tā, iedzet to. Mana ideja. Un tad kaut kā te uzaicina uz televīziju, tur tādi paši čaļi atkal priekšā radošās nometnes, jā. Un tad kaut kā, jo Dainis fantastiski dziedāja, fantastiska balss, viņam tādas parodēšanas iespēja, dotības dieva bija tādas, jā, viņa mamma bija dziedātāja arī, fantastiski, un kaut kā, es biju runātājs, bija vairāk, jā, tāda, un tad pēkšņi uzaicina tev tur kaut kāda bērnības svēts, kas novadīt Dainu, laižam ap divu, kaut ko tu padziedās, es parunāšu, jā. Pamēģinām, ja, un kaut kā aizgāja viss, un tad televīzija te jaunie čaļi Jānis Rušanieks un tas pats Šepkēvics, ja, kā viņi taisīja tādas pasākumus un paaicināja. Mums vēl, ja, tā kopējā radošajām nometnēm redzēja, ka mēs ar tādu jaunu forši esam, ja, un tad kaut kā ieberzamies tajā lauciņā, tajā slānī, ja, un aizgāja. Tas viss notiek tas augšā, visu redz un zina. Viņš visu sakārto un vajag ļauties. Un es ticu, ka tur augšā ir kaut kāds. Vai viņam ir bārda, vai viņš ir kleitā, nav svarīgi. Bet viņš rihtē tavu dzīvi. Un tev vajag tikai ļauties vai arī just, kā iet. Nevajag lausties aizslēgtās durvīs. Kaut man, es gribu būt, man jābūt tur. Nē.
Ļaujies pa straumēm, bet nevis kā kakapeldi pa Jā. straumēm, bet esi sērfotājs kārtīgs, turies uz viļņa, Un ja ļauj te sev uzmet nest. tajā vilnī, tad turies uz tā viļņa, ja, un ja tev blakus ir forša komanda, forši cilvēki, kuri Jā. tevi saprot, kuri tevi atbalsta, nu, ko tev dzīvē vairāk vajag? Nu, tieši tā, un es tagad, kad tu tā saki, forši cilvēki, un viss atceros, ka mēs pirms dažiem gadiem filmējām Engurs filmiņu. Un es ar prieku stāvēju malā, kad mēs jau bijām apstāstījuši, pa ko būs stāsts un tā tālāk, un klausījos ar kādu entuziasmu, ar kādu mīlestību pret Enguru tu izteici šos vārdus arī, ka tur ir forši cilvēki. Un pēc tam jau par tām sēnēm, un par tām ogām, un tiem skaistajiem rītiem. Un es sajūtu varbūt tādu tiešām Enguri tavā sirdī. Un milzīgs prieks, ka šogad Engurs Sauniņu parka Jāņos skatuve būs tava. Oi, nē, tur mēs esam veselas komandas, vairākas komandas, un paldies Dievam, es esmu iepazinis Līgu, Vieto kultūras nama. Līga arī mums būs uz sarunu. Jā, un pateicoties viņai, jo tā ir tāda kazartiska, tik forša. Viņa nedaudz kaut kur atgāda man Janu Duļevska, ko es strādājis. Viņa azartiski, jā, visi to, tā. Un tā turies tādai motorlaivai aizmugurī un arī sērfojas viņas. Ļaujies, un tikai, tev jātic viņai, un tu zini, ka viņa nekādas nesataisīs tiri kaut ko. Un tici man būs. Tā kā es varu skatītājus aicināt šogad 23. jūnija vakarā uz Enguri, uz Auniņu parku, kur redzēsiet Jāni, redzēsiet mūsu kultūras meitenes, dažādas dejotājus mūsējos, būs viens foršs Jāņu Jampadracis, vai ne? Ko dziedāšana būs, jā, tā kā... Nu jābūt, kur tam viņš liksies? Protams, ka jābūt, Jāni. Un man ir ļoti liels prieks arī, ka tu esi piekritis tai Enguras skatuvēji. Jā, parasti jau tā. Labi. Būs labi un būs vienkārši brīnišķīgi, jo Jāņi jau paši par sevi ir tādi svētki, ka cilvēki gaida to ar tādu sajūtu, tādu foršu sajūtu, skaisto nakti, ja man tā jāsaka, ja. Un nāk pozitīvismu pilni. Vienīgais tas, ka to es arī esmu stāstījis ļoti daudz, ka man tie Līgo svētki, Jāņi, man ir vecāki uztaisījuši, man ir jokus tāds, 23. ielikuši man to Jāni vārds, Līgo vakars 23. 24. man ir Jāņi, un 25. man ir dzimšanas diena. 3 diennieks. Un tad tie, kas atnāk ciemos, atnāk kalmēm ar vainagu, uzliek vainagu galvā, jā, tā, Līgo, Jāni, dod ēst, dod dzert, ko tu mums labi, 1 dienu tu viņas baro, 2 dienas baro, 3. dienā es saku, veči, man šodien dzimšanas diena, ko tu moldi? Nē, tu tikai gribi. Jā. Jā, un tad es braucu uz Rīgu, staigāju pa Rīgu, es nekad neesmu saņēmis dāvanas. Nekad. Bet nav, viss atbrauc tikai uz Līgo. Ne uz vārdienu, ne uz dzimšanas dienu. Tā jau nav. Paši tuvākie cilvēki, protams, ka man apsveic. Bet toties es esmu svinējis tādus Līgo svētkus tādās vietās, kur ir Piemēram, vienas Jāņas es svinēju Turcijā kalna galā, jūras krastā, kur nāk no kalna ārā gāzes. Pa spraugām. Un tur viens čabans, sēž, tas aizdedzinājis tos, un tur mēs piekdienu filmējām pierreiz. Iedomā vesels kalns vienās liesmiņās. Skaistās jūra, telējā tur. Nakti tikai, protams, kā 6:00, viņš saka, prom no šejienes, tūlīt būs tumšs, jums ir fanāriki. Es saku, nav fanāriki, nav. Tad skriena tā ātri, lai būs, ka nav. Es un tad mēs pēdējā mirklī noskrējam no kalna nos par to tumsu, neko neredzot, blakus aizas un tā. Skaidrs. Jā, bet skats kāds, to nevar izstāstīt. Tas bija tā vērts. Tas bija tā vērts, protams. Pastāst par tiem piekdieniem, ko tu pieminēji. Tas bija tavs raidījums, es arī kaut ko atceros no jaunības. Tas nebija mans raidījums, jā, tas bija LNT raidījums, jā,
Nu, tur mēs sapazināmies ar Janu Duļevsku, jā, tur forši, nu, tur bija Vekmans, Imants Vekmans, mans kursa biedrs, arī teātra cilvēks, nu, komanda. Viss nav atkarīgs tikai no viena cilvēka. Ir komanda. Ja tev ir forša komanda, tad tev viss aiziet. Skatīsimies, kā mūsu jaunā valdība. Būs viņai komanda vai nebūs? Ļoti ceram, ka būs, vai ne? Protams. Ļoti Bet ceram. latvieši ir lepni. Paskaties, kāpēc nevar nodibināt komandu? Tāpēc, ka ir tikai viena taisnība. Tā ir mana taisnība. Visam jānotiek tā, kā es saku. Es zinu, kā vajag, ja? Un otrs tāpat saka, trešais tāpat saka, un tad nekā nesanāk. Un tad nav. Un tad varbūt šitās sarunas mums ir tāda liela vērtība. Mēs arī runājam kaut vai ar engurniekiem, engurs viesiem, faniem, un mēs rādam, cik mēs esam dažādi, bet mērķis visiem ir viens. Mēs visi gribam to foršo, to laimīgo, stabilo, mierīgo dzīvi, cerēt uz nākotni, plānot ceļojumus, tādas cilvēcīgas lietas, vai ne? Tāpēc novēlēsim tai valdībai, mēs jau nezākāsim nevienu. Un arī paši sev. Un sev. Piekāpieties. Tas ir ļoti, ļoti grūti piekāpties. Ir sevišķi sievai, sievas mātei. Ja? Tas ir jo taisnība tikai man ir. Bet labi, viņai ir taisnība. Es tieši gribēju pavaicāt, tie 50 gadi kopā, tur taču ir šis kaut kāds noslēpums laulībā, vai ne? Kur ir tas āķis? Tas taču ir daudz, tas ir ļoti tas daudz. Ir vai, bet ziloņi tik ilgi, man liekas, nedzīvo. Ja, kam ir, jā, bet tā. Nu, protams, dzīvot ar aktieri, dzīves draugu, tā ir vislielākā grūtība, ja? Jo aktieris tas jau nav normāls cilvēks, jo viņš visu laiku skrien, visu laiku kaut kādos mākoņos lidinās kaut kur, ja? Un izdabāt viņam, ja? Pieņemt viņa noteikums ir ļoti grūti. Bet tāpēc es tik mīļš un cieni to otro cilvēku, arī mīļais vīriņu, ja? Un man ir kaut kā, vecāki man kaut kā iemācījuši, ierādījuši, ka vajag piekāpties. Un to arī es visu laiku runājot ar viņu tur augšā. Ja? Arī viņš norāda to. Piekāpies, esi saprātīgs, piedod. Un dzirdi, ko tev otrs saka. Jo mēs jau parasti nedzirdam. Paskatīties saimē kaut kur, kā es saku, nē, tev saka to, nē. Ja tā, bet dzirdēt, saprast un ieklausīties, piedot. Jā, dzirdēt, saprast un piedot. Viss. Un pilnīgi vienkārši. Viss vienkārši. Tikai vienkāršība ir tas skaistums. Tāpēc arī tās izrādes, ja tās kaut kur ir vienkārši. Mīli, atklāt. Nevis brauc ar tanku un kaut kur lidos kaut kādu paraplānu vai kaut kur. Vienkārši. Pasaka, es tevi mīlu. Bet arī to dari ar darbiem. Un klausos šajā tādā vieglumā un tajās foršajās dzīves patiesībās, kuras ir vienkāršas, bet viņas ir tik grūti izdarāmas kaut kādā veidā cilvēkam. Un es reizēm domāju, kur ir manī pašā tāds sentiments, tāds ideālisms, kaut kāds reizē arī naivums, kad visu taču var izdarīt forši, vienkārši un skaisti. Un es pie šī nevaru atgriezties pie kādas no ļoti zīmīgām tavām dzīves lomām, kas ir ietekmējusi arī manu dzīvi, bērnību. Es kādā no intervijām, kādā no sarunām teicu, ka cik forši būtu kādreiz ieslēgt no rīta televizoru un tur pasaka ziņās, šodien pasaulē viss ir labi. Nekas slikts nav noticis. Ejiet dzīvot savu dzīvi mieriņā. Un tad es sāku domāt pirms satikšanās ar tevi, ka tā ir tā sajūta, ko man vakaros piedāvāja raidījums Miedziņš nāk. Ka ir viss tik skaisti un tik labi, un tās sarunas un tas saturs tur bija tāds sirsnīgs un, protams, tā dziesma beigās. Kādas tev ir attiecības ar šo tēlu, vai ilgi tevi uztvēra dzīvē pēc tam, kā Miedziņš nāk? Jo pat Saules svecē filmā ir, ja? Jā. Miedziņš nāk. Un kā tev ar šo gāja dzīvē? Dažreiz kādreiz pajautā, klausies, nav apnicis, ka tevi sauc par Miedziņu? Man tas ļoti patīk, jo tas arī ir viņa pirksts dots, ja? Jo ir forši tas, ka,
Es jau nevaru parunāt, No. kā mūsu kaklā, jo ja tu ej pa Ameriku, pa Čikāgu, vienalga, vai tu ej pa Kanādu, vai tu ej pa Īriju, vienalga, kad tu pa ielu ej un pēkšņi tev mieciņ uz ielas, nu, un pieskrien burvīga meitene klāt, vai džeks klāt apģēt, mieciņ, tu biji mana bērnība. Jā, Nu, jā. Forši. viss, nu, un kad tu pēc tam aizēji uz to zāli, jo tu atbrauc esi uz tikšanos, vai uz koncertu, vai izrādi, ja, un sēž tie 3, 4, 500 to tādu pašu dzirkstošu aci skatās uz tevi, ja gaida no tevis, un ja tu kaut ko pasaki, kaut ko mīļu par mammu, par dzimteni, Viņiem arī ir kā mums. ja tāda bimba iet vaļā, mūžas, nu. Tā ir. Es arī mūžīgi tajā savās izrādēs, darbos, koncertos, kultūrsmā vai kaut ko daru. Vienmēr uzsver tās mājas un visu to pozitīvo. Tās mājas ir pie mammas, mājas ir tur, kur mēs, Nu, jā. tur, kur ir šis, ko tagad izjūtu, vai ne? Tās Jā, tā kā tas ir man skaisti, nu, paveicies un laimējies, ka man ir iedevis viņš tādu lomu, vēl arī klāt dzīvē būt tādam, ja, bet tā sakal tev liek mobilizēties. Tev jābūt labsirdīgam, labam, tu nedrīkst staigāt erebušs, kā man viens teica, pa ielu, ja, un plātīties, un ēst. Jā. Nē, tev jābūt pateicīgam, mīļam un jaukam. Bet tev tas sanāk dabīgi. Jā, es atkal pieminu viņu, jā, viņš mani bada. Kaut kādas skatuves, lomas, kaut kas uzliek, nu, sabiedrības spiedienu kaut Jā, kādu, jā. bet tāpēc es saku, kad man liekas, tas nav tev spiediens, tas sanāk tā dabīgi, vai ne, būt Nu, jā, tādam. protams, man nav jāspiež asaras, jāspiež ārā, viņš vienkārši man tā. Ai, cik forši. Tad milzīgs prieks, jo tiešām no tās bērnības mēs katru vakaru bijām pielipuši pie tā televizora. Jā, forši. Tas tāds Jā. sirsnīgs atmiņas. Paldies tev, ka tu biji mūsu miedzīč. Nu, jā, un ne tikai miedzīgs, visādi citādi arī tāda man bija. Jā, vēl ļoti spilgti es atceros, nu, viena no foršākajām filmām, nu, kaut kā man laikam tā jaunība sakrit ar to laiku vajadzīgu solistu, kur jūs visi tādi jauni puiši, jaunie aktieri, Jā, un tas man likās tāds, nu, tur bija daudz plikumu, jāsaka tā, Jā, es gribēju- neraksturīgi tam laikam, jā. tā Un- bija pamatīga dzeršana, jā, gribētu teikt, jā, tas bija. Jo tur bija Andras Bērziņš un vēl mans vedēja tēvs savu laiku, kur viņš mani ievadīja laulībā Jā. ar sieviņu šeit Angurē. Jā. Angurē, jā, tā. Nē, tā bija, jā, tāda. Bet forša kompānija, jūs tur bijat, es pilnīgi smaidu. Fantastiska, jā. Tā ar drausmīgiem piedzīvojumiem, tā, un labi, ka dzīve esam, un labi, ka neesam policijā, tā, nu, tas bija tāds viss uz naža, bet tā ir jaunības doma. Tieši tā. tur Jaunības nav neprāts pāriet vecuma vaiprātā. No tā ir jāuzmanās. ko. Nu, un tad saki man, varbūt ir kāds no visiem notikumiem teātrī, filmās, kāds no tāds pats trakākais notikums. Nu, viss ir traki. Dzīve pat par sevi dzīve ir traka. Tāda, jā. Bet es tā uzreiz traki, par dzīvi es vien varu pateikt tā. Man ir no tām visām koncertiem, visiem nakts braucieniem, pats brauc pa mašīnu pie stūres un ziemas laikā slīd un to, un atbrauc mājā 3, 4 no rīta, ja tu viss tev trīc vienkārši tad slīd, un tad tu nevari iemekt, paņem to 100 gramu ieraut to, jā, atlaid, kā večs saka, atlaida. Un tad no rīta nekad nelāpījos, jo jābūt tev darbā, un tā skrien, un vienreiz tā filmējoties, kaut ko mēs filmējamies tieši slimnīcā, un pirmajā slimnīcā pie Dēlas teātrē, un pēc kaut kā bišķi smagi ap sirdi, kaut kas spiež. Jo visu operators saka, neko, mēs esam slimnīcā, aizēja pie doktora parāda, kas tev pa vainu ir. Aizēja gultā, momentuāli doktors parāda, gultā. Tev ir infarkts jau. Lūdzu. Lūdzu, visu to kā, tā.
Vienkārši kā, ēd gaļus, treknu tādu un to, un Tas šņabīt, un skrējiens. skrien to. Tā, un tu es gribēju, kāpēc? Un tā man taisīja vienreiz, operāciju, jau, ka bija jau 4 stendi ielikti sirdī, jau bija pēc pāris gadiem. Daktors saka, klausies, tev mums jāliek, sirsnī jāapskatās, tomēr rokā jāpaņem, jo tev to aorta ir pa lielu, tev jāieliek mums kaut kas jāsamazina. Es saku, tādu pašam naivam acīm. Labi, jā, kādu, jo ārsti ir fantastiski, medicīna ir fantastiska, dara brīnums, ja. Es saku, labi, jā. Un tad viņš tam man tā esot, kā tu jau nezini, ko tu acis iet aizmidzis esi, tev Pārgriež visu, jā. Sazāģē, izzāģē ārā, visu ieliek iekšā to. Nākamā rītā man aizved uz to pārbaudīt, izstumt caur tai trubai kaut kādai, ja. Viņš saka, klausies, mums ir rīt atkal jāzāģē. Es saku, kā vakar, tas jau bija, mēs tur aizmirsām. Es saku, ko tad? Skalpeli aizmirs, ko? Nē, tu aizmirs iztīrīt, tas reciklis asins. Tā rīta atkal? Jā. Tad nākamā rīta atkal. Jā. Citi klausa, kā tu visu to pats? Jā, tāpēc, ka dzīvi pieņemt vajag optimistiski. Nevis dzērumā, bet smaidot, priecājoties, atbalstot citus, esi priecīgs par to, kas notiek ar tevi. Tieši tā, un te uzreiz ir nākamais jautājums. Kur mēs smeļamies, kur tu smelies to enerģiju, lai nemitīgi izstarot to optimismu? Tā man arī prasa apstājās katreiz zils, kur tu ņem to enerģiju? Kur tu jāņem? Kā te sasmēlos enerģijas, nopirka pudeli un sasmēlies. Jā, un forši, jo vairāk tu sasmēlies, jo vairāk enerģijas jau. Jā, bet bez šitā, vai ne? Es jau to vairākus gadus jau nemaz nepilīti, un es esmu tik laimīgs, ka man vienkārši man viens tantuks pateicis, gribēs jau izdzēsīšu to ārā, to kāri vispār. Es jau lietoju tikai tad, ka ja man netraucē darbam, bet vispār izdzēsīšu. Kā? Viņiem to es arī stāstīju daudz, viena tā tantiņa dzīvoja pie Tukuma, ja? Viņi no minerālu ūdeni, ar Dieva vārdiem būrās kādu stundu, pusotras ar to minerālu ūdeni, kamēr minerālu ūdens iekšā skatos sāka griezties, ja, tā, un saka, šeit izdzer to, un rīt tu redzēsi brīnumus. Un es pa naktu vasaras laikā arī to izdzeru, nākamā rītā aizgāju uz lielveikalu iepirkties, izēju no tā veikala un bāc, es uz to nodaļu pat galvu neesmu pagriezis. Ja? Viss nav, cancelēja, visvārā. Ja? Un es saku, es esmu tik laimīgs, ka man nav tai kunga prātā, gudrīša prātā jāatnāk vairs muļķības, nav jāklausās citu gudrības, ja? Jo visi, kā šito iemet, tā viņi visi gudri. Vēl gudrāki nekā viņi ir, viņiem pašiem liekas, ja? Bet to, ka viņi runā pilnīgās stulbības un plātīzera paliek, ja? Ka tas pļāpūdens tev padara par galīgo muļķi, to jau to tikai saprot pēc nākamā vai aiznākošajā rītā, ka tev sāp galva, ka viņš drabošajām rokām vēl man jāpaņem, lai man atlaiž. Ja? Es tev pilnībā ticu, jo man ļoti, ļoti patīk šādi stāsti. Man arī dzīvē bija, mums tētim bija grūti kādreiz, jau tētis kuļ dievmierā, un bija tāds brīdis dzīvē, kad es pati sapratu, ka tas ir grūti, ka tas nav tik vienkārši, jo šai padomju laikos, pie tā ir darīts, un kad es sapratu, ka tā ir slimība, un ka viņš bez palīdzēšanas netiks galā. Un kaut kā mēs daudz par to runājam, es arī atradu vienu dāmu, kas ļoti līdzīgi izdarīja kā tu, bet es redzēju, ka viņš arī pats grib, un es saprotu, ka ir jāgrib pašam šo savu dzīvi sakārtot. Un es esmu daudz kolēģis arī tāpat redzējis, ka viņš jau iet, es klausies man viena tantiņa, tāda Olgas tante, lai tev laba veselība. Ja, viņa es saku, es aizdīšu, tu domā, ka man vajag, es saku, paskaties, kā tev rokstrīds kādu. Labi. Un tu aizved viņu, ja, un viņš apsēžās kāju par kāju, atstē mani. Ja, davai, dari kaut.
Ja, Tas ir jau neder. jāgrib pašam, ir pašam jāsaprot, ka tu esi nonācis līdz robežai, ja tu gribi kaut ko mainīt. Un kāda, Jāni, bija tava varbūt lielākā dzīves mācība pirms tam vai kaut kā tajā laikā, kad tu sāki saprast, ka tu pats veido savu dzīvi vai attiecības ar dzīvi veido pats? Tā apzināti. Nu, kā es visu laiku esmu darījis apzināti, pats Jā. meklējis naudu, pats pelnījis, pats taisījis visu skrien to, un tad tu saproti, ka tu nevar pavilkt, un tad ir, kamēr tu nonāc līdz Jā. infarktam. Jo tad jau tu neaizdomājies par ceļam, ka to, viss labi, man labi jūtos, skrien, bāc, viss. Tas tāpatās, kā man bija te no pat to senioru gadiem, pēkšņi piezvana telefons, jā, te no vesēs, kas? Jūs pensijā netaisaties iet? Kādā pensijā? Nu kā jūs nezināt, jums ir pensijas vecums, negribat parunāt, cik jūs saņemsiet? Pa kuru laiku? Ir infarkts, viss tas ir dabūts, viss jau ne tikai samierinājies, bet ticis tam pāri un turpini skriet un darīt visu, ja? Un pēkšņi šitā te nāk paziņojumi, tev tāpat es jau jūtu, jo man tur jau no turienes māja jau, vai tu esi gatavs? O, nevajag vēl. It kā man vēl ir ko darīt daudz man ir, ja? Ļoti labi producenti riņķi, ļoti labi izrādes iet. Es esmu izglutināts ar pilnām zālēm, ar skatītāju ovācijām, bet tas nav tikai man vienam, protams, tur ir komanda, kas tev ir, tur ir tāds Jānis Ļaviņš, kurš ir glābis, kas vēl pašai pēdējos gadus mēs divus braucam pa visiem kultūras pārpildītiem namiem, pa vairākām reizēm. VF kultūras pilī mēs esam pat pusotru gadu laikā 6 reizes uzstājušies. Kas tā ir pa izrādi? Glābjas, kas var. Tā ir amerikāņu komēdija, ja, bet tur arī labi aktieriņķi mums, ja mēs esam. Ja. Tā kā... Ļoti labi, bet tas ir grūts darbs tiešām aktierim, es to pilnībā atzīstu, un tas skrējiens tā tad ir novedis. Tev ir jābūt visu laiku formā, fiziskā formā, ne tikai garīgajā, jo tāpēc es arī esmu, teikšu tā 26. gads, jā, 26. pirms 26 gadiem es sāku spēlēt golfu. Vienīgais aktieris Latvijā, kurš spēlē lielo golfu Latvijas čempionātos, ja. Nu, Rihards pašlaik, jā, tu Lepers tā arī sāk jau iet tajā lielajā golfā, jā, tāda. Jo tas tevi, ka tu nostaigā dienā 15-16 kilometrus, jā, tu tādu izvicinies tādu, jā, tādu. Bet to golfu nevar spēt, kāpēc vienīgais aktieris, tāpēc, ka aktierim jābūt tas prasa laiku. Tev jābūt... Vienu to apli iziet, tos kilometrus tev vajag 4-5 stundas tev vajag. Jā, bet no dzīves atrāt dienā tā stunda, tev jābūt mēģinājumā, tev ir izrādi, aktieri tāpēc nespēlē golfu. Bet tas ir ieguldījums veselībā, tas ir sevi ieguldījums. Bet tas ir kaut tāds azarts, mīļie. Tāpēc spēlēt golfu, ne vēl cilvēki zaudē ģimenes, zaudē darbu. Tāpēc, ka tas ir tāds azarts, jo, Heidi, ka tu šodien, rīt, man taču aizies, rīt no rīta es esmu, paskatīties, pabrauciet Mežparkā, ka to Ozo laukumu, tur jau no 8:00 rītā stāv mašīnas, jo stāvvietā viss pilns ir, jo tas ir nepavelti, pasaulē spēlē miljoniem cilvēku golfu un pelna miljonus. Šis man ir tāds jauns fakts, ļoti labs fakts. Jā, un es esmu daudzus uzsēdinājis arī uz šīs golfa adatas, ja? Jo tu jau nezini, kamēr tu neesi pamēģinājis. Un golfs tas ir tāpat kā makšķerēšana, kā spinningošana. Ja tu iemet un tev ir galā līdeka. Jo, Haidī, tāpat arī, ja tev aizlido tā bumbiņa taisni, un tu trāpi beģerē, viss tev āc lūpā. Nu tad, Jānis, stāsti, kas ir tās lietas šodien, kas tevi dara laimīgu? Es teikšu, mani daudzas lietas sāk parādīties, kas man liek aizdomāties un bišķi justies jau skumjam. Tas ir tas saucamais vārdiņš, nu, vēl nedrīkst teikt, kā viņu saukt. Vārda vecums.
Ja, jo es esmu arī sēņotais, Engurē, es zinu, te gaileņu, man ir savas gaileņu vietas. Tā, es eju tā kā uz siltumnīcu. Es zinu, vienmēr tu tā, un eju es, piemēram, 6 no rīta. 6 no rīta, paizē groziņu, eju, un tad, kad es nāku ap 8, 9, 8, pusdēļiem ārā no meža, tad tie pensionāri brauc iekšā. Jārāns atkal visas nolasījis. Jā, es saku, lūdzu, jauku dieniņu jums, ja? Bet tā agrāk es varēju pārlikt celmu un pāri un tā. Tagad man jau bišķi vajag piepūli, lai vispār izstaigātu tos. Man ir tā taka tāda, kur ir kāds 6 kilometri tā. Es izēju to aplīti, ja? Tā pielas pilnas, 1, 2, 3 grozes nav svarīgi, ja? Tas atkarīgs no lietus, vai bijis, nav bijis, ja? Tā kā Engu, tāpēc es arī mīlu, ka man te ir savas sēņu vietas. Super. Nu, vēl tātad sēnes tevi dara laimīgu. Kas vēl? Cilvēki izrādes, skatītāji. Nu. Un vai cilvēks smejas šodien par to pašu, ko kādreiz? Vai ir tas humors bišķi pamainījies? Nu jā, ir. Jo es kādreiz arī biju viens no pirmajiem, kam mani nofraktēja starptautiska firma viena, tad, Alu cilvēks bija tāda izrāda, Alu cilvēks, stand-ups, viens pats. Mēs dublējamies ar Ainu Rančevski. Jā, vienu to pašu izrādi, viņš spēlē un es esmu spēlēju pēc laika, ja. Pilnas zāles, cilvēki auro, brēc. Jo, kas tur no mūsu vīriešu viedokļa, kāda ir sieviete. Es saku, izstāstu to pašu lūgu, to pašus tekstiņus no savu viedokļu, no savas ja, un tad Ainās Ančevskis, kas ir 20 gadus jaunāks, jā, no savu viedokļu, ja, un pilnīgi citas izrādes. Teksti vārdiņi vien to paši, bet pilnīgi citi, jo viņa attieksme ir un man attieksme, ja. Un mēs nospēlējam katrs pāri pa 500 izrāžu. Katrs. 530, 540 kaut kur, ja, tāds. Fantastika, ja, bet tagad ar tā domājam, kāpēc mēs beidzam, tāpēc, ka tie tās aforismi, tie teicini vairs nav aktuāli. Tagad jau gadžeti, padžeti, medžeti, visādi. Viss ir tehnolozējies un mehanizējies un tā, ka šī vietiņa sāk pazust kaut kur, ja, tādu un bišķiņās, ja. Nē, viņa aiziet aiz tehniskām lietām. Mākslīgie intelekti tagad, ja, tā, vai, nav, tāpēc... Es tev sadzirdēju, viss kārtībā. Es jau arī tā cenšos iebraukt, kamēr es neaizmirstu. Es atlikšu apakaļ tajā tēmā vecums, paskarst no Romas. Jā. Es tik ļoti, es raudāju arī par to filmu. Man ir bijis tas gods pastrādāt kādreiz dzīvē pastāv, augstā. Tur es aptuveni visu to sistēmu zināju, bet tieši tur tas vecums tiek izspēlēts tik labi un tās attiecības, kā tev pašam ar to gāja un, tev jau bija brīnišķīga tā partnere. Fantastiski. Citurpurkals Kraņie. Es ar viņu nekad nebiju spēlējis kopā. Mēs pazinām viens otru tā, bet nekad. Vienkārši mums tā režisorīte Elza Gauja mums salika kaut kā kopā vienkārši tā. Bija konkurss, izrādās milzīgs konkurss. Lielie aktieri, lielie tādi. Mēģināja kaut kā, un viņam ieraudzīja mūs kaut kā. Lika tos pāris tā, pamēģina. Jā, un tā. Kaut kā paņēma. Tā kā mans pedagogs Arnolds Liniņš mācīja, netēlo. Esi pats, tu dotajos apstākļos. Kā tu darītu, ja tu būtu tādos apstākļos, ja? Jo parasti jau mums, es vienmēr mētājos. Viss kārtībā. Jā, jo tagad modei šļupstēt. Jo uz skatuves nesaprota, sēdi zālē, ko viņš tur runā, kas un kā, ja? Jo tiek pielikti šie te bimbulīši maziņi tādi, iekāti pierēti tā, un tad, jo tu vairāk šļupsti, jo tas ir dabiskāks. Ko? Es esmu samaksājis naudu, es gribu dzirdēt, ko tu runā.
Viņš ir tik dabīgi paskaties, ka neko nevar saprast, ja? Tā, Es tev sapratu, jā. Tā nomuka no tēmas nost. Un, jā, tā bija. Bet man nebija grūti spēlēt, attēlot šo, nevis attēlot, bet izdzīvot šo lomu, jo gan režisorei, gan manai mammītei bija šī problēma, ja, šī slimība. Ja, un tu redzēji, kā viņa lēnām aiziet, ja, un ko te nevar noturēt, ja. Tas jau nav alkoholisms, kur tu vari sist pa pirkstiem, kad tu beidz dzert. Bet, te ir tā, ka, diemžēl, kaļķītis veidojās, un tāpēc man ir bail. Dažreiz, ka man pašam sāk jau kaļķītis parādīties. Tā ir tā slimība, no kuras man arī ir bail. Visiem tas ir. No tās neaizmuksi. Tā nav slimība, bet tas ir tāds dzīves periods, kas saucās vecums. Jā. Bet vajag viņu pieņemt, cīnīties, skriet, vingrot. Jā, ir vingrinājumi visādi, lai tu dzīd skābekli galvā. Jā. Nemitīgi mācīties, vai ne? Lasīt, mācīties, dzīd skābekli un turēties pie labiem cilvēkiem. Kā mana mammīte mācīja, turies pie bagātiem, visi domās, ka tu arī esi bagāts. Turies pie gudriem, tu arī domās, ka tu esi gudrs. Un pie labiem mācies labestību. Bet tā jau arī esot dzīves patiesība. Ja tev būs draugi 4 miljonāri, tu būsi 5. Jā. Ja tev būs 5 draugi forši cilvēki, tu būsi 6. 100 punkti. Nevar savādāk būt, vai ne? Un ka mēs viens otru tā kā magnētiņi, mēs jau aplīpam ar tiem cilvēkiem. Kādi mēs paši esam. Spoguļojamies viņos. Ai, man ļoti, ļoti patīk. Es jau šitā varētu runāt līdz vakaram par foršām lietām, bet Jāni, iedomājies tagad Jāņu vakarā, forša izrāde būs Engurē, ja? Un ja pie Jāņu uguns, kur tu satiktu savu versiju 25 gadu vecumā, to Jāni Jarāni, ko tu viņam teiktu? Nāc piesēdi, ierausim kaut ko, gribi aliņu, ko tu gribi. Es pats nevairs. Skaties uz mani, to arī vai drīz negribēs. Parasti Jāņu vakarā mums nav viesu nekāda, mēs Engurēs tās viņas atbrauc pēc izrādes, pēc koncerta kādu līgo vakarā, jo man patīk parasti braukt cauri Kandavai, man iznāk vai no Kuldīgas vai kā. Ja tu 3 vai 4 no rīta brauc cauri, mašīnai loks vaļā, uz te kalnu, no kalna lejās skan tie līgo dziesmas, ja, tie ugunskura mutulīši dūmi, tie uguntiņas, ja. Tas ir tāds noskaņojums, tāds foršs klusums, miers. Tev tas darbs ir beidzies, tev vairs neviens nav jāizklaidē, atbrauc uz Enguri, tu sagaidi tevi sieviņa, ja, un tu tad abi divi, iedzeram aliņu, bez alkoholiskā, protams. Un abi divi ejam uz jūru, skatīties saulēktu, man māsa arī vēl atbrauc, un tad mēs zīlējam, tad mēs skatāmies saulēktā, kādi veidojas mārtiņos tie musturi un zīmējumi. Un parasti jau izveidojas kalni kaut kādi tādi, ja? Un tā ir kā kalni, jūras, okeāni, un tad tu zini, ka tev atkal ceļojums ir uz kaut kādiem kalniem, uz kaut kādām jūrām. Forši! Jā. Tie Jāņu rīti ir ļoti, ļoti, ļoti skaisti, un katru gadu mēs jau svinam arī te mūsu sētā 20. 21. un ejam no rīta. Tos visus latviskās, visus rituāls. Mēs svinam arī visus Ziemassvētkus, rudenājs, lieldienas, un bērni jau tādā caur latviskām tradīcijām ir izauguši. Viņi zina, ja tā māte liek, tad tur ir jālec vai kaut kas jādara. Bet atkal, kad mazbērni saka, vēl tās rotaļas, vēl ķeram to kazu, ja, un tā tālāk, tad ir tas gandarījums, ka viss notiek tā, kā notiek. Un šogad es jau minēju tev, es dodos ar vīru uz Stonehenge. Man patīk vēsture, citu tautu kultūras, un man būs iespēja piedzīvot šos druīdu rituālus tur iekšā, akmeņos, tajā vienā no pasaules brīnumiem. Kosmosā. Jā, un es domāju, ka tas būs kaut kas, es tā esmu sadomājusies, ka tas būs līdzvērtīgi tam, ko tu stāstīji. Ja arī nebūs, es būšu tur bijusi un zināšu, kā tas būs. Bet
jāceļo, jāpiedzīvo citu pasauļu, civilizāciju, tautu notikumi, caur to mēs bagātinamies paši un otrus un tos draugus, kas mums apkārt tos labos cilvēkus, vai ne? Ja. Un, jā, Jāni, man ir vienmēr tādi šajās sarunās noslēgumā pāris jautājumi vēl. Ja es būtu burvju feja, es kā maza meitene iedomājos savā bērnībā, es esmu burvju feja un es daudz ko varu izdarīt ar vienu rokas vēzienu. Un ja es varētu tavā dzīvē kaut ko tagad ar tādu burvju mājienu kaut ko mainīt, vai tu kaut ko gribētu mainīt, visā, kas ir noticis, visā, kas ir bijis? Es izlasīju te vienā tādā, man jau patīk lasīt tādas aforismas, tādas, tādas prātuliņas, ja. Mums Latvijā visu dara svarīgi cilvēki. Viņi dara svarīgas lietas. Mēs esam svarīgi cilvēki, un mēs svarīgas lietas darām. Nu, tur. Bet gribētos, ka gudri cilvēki būtu to darītu, ja? Nevis svarīgi. Svarīgi, jā, tā, bet prātu, tad mums nebūtu dzelzceļš kaut kur Daugavas vidū apstājies, kaut kur pie lidos uzcelt kaut kāds mistisks, nesaprotams tilta gals, ja? Visiem kaut nevis svarīgi, bet gudri, prātīgi, mīlestības pilni cilvēki. Pret dzimteni, pret otru. Un tad es arī šajās sarunās vienmēr tā domāju līdz cilvēku stāstiem un kaut kur citreiz sajūtas, ka varbūt apkārtē kaut kur tiešām ir šis mīlestības trūkums. Ka mēs uzaugam tādā nemīlestības vidē, kur tas rodas, man nav nojausmas, tāpēc es sarunājos ar cilvēkiem, lai saprastu. Un tad arī pēc tam ir šāda negudrība, nemīlestība savās darbībās un rīcībās. Nu jā, un žēl, ka mēs esam, diemžēl, bezspēcīgi arī par to, kas notiek pasaulē, kas notiek, Ukrainā, jā, un tajā, jā, ka tās zvērības un tas, un ka tu nevari neko izdarīt. Un tas drons pēkšņi lido virs tiem balviem, virs tiem tajā Latgalē, ja, un tu nevari neko padarīt, ja, un tie cilvēki visi panikā, tu esi panikā, to un kam. Mēs varam tikai būt gudrāki visi kopā, mīlestības pilnāki un uz katru savu soļu to visu darīt, lai vairotu to visu sabiedrībā. Kā tajā ceļā, kurā mēs stāvējam, saķerties visi rokās, sadoties un būt stipriem, mīlestības pilniem. Un tagad es tev uzdošu jautājumu no iepriekšējā viesa. Vai tu vari pastāstīt, kurš brīdis vai dzīves notikums, pārbaudījums, sasniegums, pieredze ir bijusi tavas dzīves Everests, kas tev ir izveidojusi par šodienas tevi? Protams, ir viens cilvēks tikai, kas man to visu laiku, visu mūži bijis blakus. Sieva. Es viņu arī stipri sāpinājis, viņai bija daudz, kas jācieš, bet viņa sakodusi zobus un ar smaidu, ja, un viņu redzot arī, kā es dažreiz, bez palīdzībā esmu, ko man darīt, kā. Saņemies, jā, tu vari, tu izdarīsi. Tas tāpat, kā tu saki, tev līgo koncerts iznāks, Auniņu parks būs, viss notiksies, jā. Tā kā, tas, ka man ir visvairāk nesajūsmi, bet esmu apbrīnums pilns par šo cilvēku, kas man visu mūži bijis blakus. Paldies viņai, vai ne? Par visu, jo tev tiešām ir grūts darbs. Kā jau es teicu, es tur biju šķiepinusies, vienā filmēšanā, kur es varu tikai apbrīnot visu to lielo darbu un to nakts darbu un tā tālāk. Ja to dara puskājā, tad tas nav grūts, bet es to daru no visas sirds. Tā kā man vecāki nāk no Latgales, es esmu čangals tur iekšā, ja? Jo čangaļi dara to visu tā,
atduši, kā saka, no sirds, ja? Un tas prasa spēku, enerģiju un dabūn ciesriņķi. Jā. Tā kā, Un blakus cilvēkam ir vajadzīga baigā izturība, jā. liela mīlestība pret tevi. Es tā ceru, ka pusē. Tā tam jābūt. Man jāsaka, tev milzīgs prieks. Es vēl varbūt gribētu pavaicāt tādu sevi interesējošu jautājumu. Varbūt tev ir kāda tāda loma vismīļākā no visām. Vienalga teātra, filmu, jebkurām, kur tu esi spēlējis, darījis, attainojis, iejuties. Tāda vismīļākā, man visas ir foršas bijušas tādas, lielas un to es tā uz sitienu visas mīļas. Tas ir kā saka, kurā pirkstā tu gribi, visi sāp, visi mīļi. Un ja man ir labas lomas bijušas, tad ir visas mīļas. Super, to var pateikt tikai tāds ritīgs aktieris no sirds, ka visas ir mīļas, vai ne? Visas mīļas, protams, jo visas nākušas ar piepūli, ar sāpēm, ja tā ir, tad tā ir mīļa. Ja tā, tu izlasā vēl. Es noskatos, kā arī tie aktieri dažādi. Atskrien uz teātru pēdējās 15 minūtēs, uzvelk kaut ko. Kas man jādara? Vēl viņam galvā tas viss, kur viņš bijis, ko viņš piedis, ko viņš ir ēdis, parasti man ir stundu, pusotras, es esmu pirms tam jau darbā, iekšā, tu esi tā, tev jābūt iekšā. Tai materiālā, tai dzīvē, kura tev būs jāspēlē. Superīgi. Milzīgs paldies. Un es uzreiz atļaušos sarunāt nākotnes plānus. Vai tu kādreiz būtu uz mieru piedalīties ar mūsu vietējās izrādēs? Es neteikšu nē. Super! Neteikšu to pietiek. Jā, jo es vēl saku, ir piezadies tas periods, kurš saucās, negribu atkārtot to, ka, un paliek, tu parādās pirmās krunciņas, tas un tā, kā jau, un loma arī paliek mazāk, un tev vairs neat. Agrāk es pa ielu nevarēju paiet. Miedziņ, Jārām, Iemanda Bāvīda, visi pazīst. Un kā tevi televīzija šausmīga, nežēlīga. Ja tevi nerāda, aizmirst. Tevi izdzēš no dzīves. Viss tevis nav. Ja, un tā, ka pēkšņi parādās kaut ko atkārtojumu. Vai tas nebija? Tas taču bija Jārāns, laikam, ne? Ja, tā kā ņemu, jā. Vai ne? Jā. Super, paldies, jo es jau gribēju teikt, lomas jau ir dažādas. Mums jau tur ir ļoti dažādas lomas. Tas tikai no tevis pašā atkarīgs. Vai ne? Tieši tā, kā tu ej ar cilvēkiem, vai tu nāc, vai tu piedalīs un tā. Mēs turēsim pie vārta, Jāni. Un tiešām paldies. Un es ļoti ceru, Aingurniekiem būs fantastisks Jāņu vakars. Tici man, būs. Un viņi visi paši ir pozitīvi cilvēki. Viņi ar prieku ies tev sagaidīt. Un vēlreiz paldies, ka tu atnāc pie mums uz šo sarunu. Un, nāciet uz Jāņu pasākumu Auniņu parkā. Es noteikti jums to novēlu, jo tur satiksiet šo manu brīnišķīgo sarunu biedru, mūsu foršo miedziņu, Jāni Jārānu. Bet mēs jau uz tikšanos nākamās sarunās. Paldies, Jāni, ka tu biji. Jā, paldies.